interesanti šoreiz bija Madara Cosmetics rezultāti tādā ziņā, ka šī te, kā uzņēmumi dara, ja viņi tad, kad iesniedz savus šos te gada pārskats vai ziņojums par savu gada pārskatu, tad viņi izmanto arī šo te ziņojumu savos PR nolūkos. Kas ir pareizi? Tev jāpastāsta to mesiģu, ko tu gribi pastāstīt, to ziņojumu. Ja? Tad iesniedz biržā. Šo paziņojumu ir publicēti rezultāti, bija tāda peļņa, bija šādi rezultāti, vadība uzsver to un tam līdzīgi. Un kas bija interesanti tas, ka Madara Cosmetics šajā reizē tas ziņojums tik lakonisks, gandrīz neko nepasakot. Pārskats, protams, ir pievienots, ja? Bet pats ziņojums ļoti, ļoti tā maigi sakot lakonisks. Ja? Droši vien, ka viņi tur webinārā visu kaut ko vairāk stāsta. Bet man šis te kaut kā tā neiepatikās. Vai nu kaut kā viņi nebija izdomājuši, kā šo kanālu izmantot, vai fokus no tā zūd, vai negribējās kaut kā tur rezultātus uzsvērt, vai vēl kaut kas. Jo pats gala darbības rezultāts ir labs, peļņa ir liela, tas tāpēc, ka arī tika pārdoti šie biznesi. Pamatdarbības rezultāts ir normāls un izaugsmes mērķis tur tāds arī ir šim gadam uzstādīts. Varēja to visu pasniegt forši, bet kaut kā izvēlējās tam neveltīt īpaši lielu uzmanību biržas paziņojumā. Bet varbūt tam kaut kāda iemesla tam ir, vai ne?